Uzsākot pirmo programmu, detoksifikāciju, es vienmēr cilvēkus informēju jau par trešo programmu, lai cilvēki zinātu, kas viņus sagaida. Pēc detoksifikācijas mums nāk tālāk antiparazitārā programma. Šī ir īstenībā ļoti tāds atslēgas moments daudziem cilvēkiem uz labāku veselību, tajā skaitā arī man. Tas palīdzēja tieši uz anēmiju. Un es uzskatu, ka jebkuram antiparazitārā programma būtu jāiet profilaktiski vismaz 2 reizes gadā. Bet pēc antiparazitārās programmas ir iespēja veikt ļoti interesantu programmu. To sauc par dziļo zarnu trakta attīrīšanu. Un uzreiz saku, neviena no šīm programmām nevienā momentā nav par caureju. Ja jūs esat pavisam nopietni nolēmuši attīrīties, es pieļauju, ka arī trešais solis jums būs aktuāls. Un, ja detoksifikāciju un antiparazitāro es iesaku veikt visiem, tiešām 2 reizes gadā minimums, tad dziļo zarnu trakta attīrīšanu es iesaku veikt tikai un vienīgi tad, ja jūs būsiet tam morāli gatavi, ja jūs paši vēlēsieties to darīt, jo tā ir programma, kur tiešām ir jāsagatavojās ne tikai fiziski, kas notiek ar šo detoksifikāciju un antiparazitāro programmu, bet arī morāli jums pašiem ir jābūt gataviem. Tātad es pastāstīšu mazliet par šo programmu. Ir 3 programmu veidi. Ir vieglākā, ir vidējā un ir grūtākā. Visas šīs programmas ir 14 dienu garumā. 7 dienas mēs ievērojam tādas uztura rekomendācijas. Mēs izslēdzam gaļu, pienu, ātros ogļhidrātus. Pārējo principā drīkst, pusfabrikātus, protams, arī. Tas, ko mēs drīkstam ēst, tie ir skāpienu produkti. Tās ir zīvis, olas, dārzeņi, augļi un saliktie ogļhidrāti, kas būtu piemēram grīķi un kvīnoja. Ja? Šos te pilnīgi droši var ēst. Sanāk ļoti viegls veģetārs uzturs. Un mēs gatavojam savu organismu tam, ka tiks veiktas 4 dienas zarnu trakta attīrīšana. Un te ir programma atšķirības. Tātad vieglākā programma, pati vieglākā programma, iekļauj spirulīnas kokteļus, kuri tiek dzerti līdz 4 reizēm dienā. Katrs skatās, cik viņam ir nepieciešams, kādam vairāk, kādam mazāk. Un ir atļauts viegls uzturs. Var apēst kādu dārznīti, kādu salātiņus, kādu dārzeņu zupiņu apēst, kādu dārzeņu smūtiju izdzert vai dārzeņu svaigi spiestu sulu. Ja? Tā kā šī programma ir piemērota principā visiem cilvēkiem. Ja cilvēkiem ir kontraindikācijas kā žultsakmeņi, kā nierakmeņi, tad šie cilvēki drīkst iet tikai un vienīgi šo vieglāko programmu. Jo šīs programmas ir tik spēcīgas, ka viņas var izkustināt šos te žultsakmeņus, šos te nierakmeņus, tāpēc, lai jūs pasargātu sevi, iesaku tomēr turēties pie šīs vieglākās versijas. Tad es pastāstīšu par grūtāko versiju un tad par vidējo. Grūtākā versija savukārt ietver koalīta māla maisījumus, un šīs 4 dienas mēs neēdam sociālo ēdienu. Tātad 4 dienas mēs dzeram tikai māla kokteļus un dzeram ūdeni. Ir atļautas zāļu tējas, kas ir bez kofeīna. Pārējais viss mums 4 dienām tiek nolikts maliņā. Un tad ir tā vidējā programma. Šī programma ir tā, kuru es iesaku tiem, kas nekad nav ieturējuši nevienu ēšanas dienu. Šī programma ir piemērota tiem, ja tu zini, ka tu nevarēsi izturēt bez ēšanas. Šī programma tev dod tādu iespēju, ja tu gadījumā nevari izturēt bez ēšanas, tad tu varēsi kaut ko vieglu uzēst. Un šajā programmā ir gan koalīta māli, gan spirulīnas maisījumi, un dzer pāmīšus mālu, spirulīnu. Pēc māla ēst nevar, pēc spirulīnas drīkst kaut ko vieglu uzēst. Ja? Un tādā veidā šo programmu ir vieglāk iziet. Ļoti bieži cilvēki pirmajā reizē izvēlas tieši šo programmu. Bet ja tu esi tiešām nolēmis, ka tu ej uz pilnu banku, tad es iesaku ņemt grūtāko versiju, jo īstenībā tad, kad mēs neēdam, iestājas autofāgija, un tas ir brīnišķīgs process, kad organisms sāk pašatjaunoties, pateicoties mālam, no zarnu trakta var iznākt ārā bioplēve. Kādam tā izskatās kā gļotas, kādam tā izskatās kā tāds striķis. Principā dažādi, ja? Kādam nāk pa maziem gabaliem, kādam nāk pa garākiem gabaliem ārā. Šo te bioplēvu veido patogēnā flora, ja? Un viņa tur slēpjās, un tā ir vienīgā vieta mūsu organismā, kur imūnšūnas nevar aizsargāt sevi no šiem mikroorganismiem. Tur dzīvo baktērijas, tur dzīvo vīrusi, un nevelti saka, ka imunitāte sākas tieši zarnu traktā. Un cilvēkam, jo ir vairāk diagnozes, jo ir piesārņotāks zarnu trakts.
Ja būs vēlme, es čatā padalīšos arī ar to, kā izskatās bioplēve. Šī programma ir tiešām nopietna, un to nedrīkst nekad iet pirmo. Ir jāaiziet šī visa sagatavošanās, un tikai tad mēs ejam šo nopietno programmu. Programma ļoti spēcīgi attīra aknas, attīra nieres, un tad, kad mēs izejam no autofāgijas, ļoti strauji savairojas cilmes šūnas. Cilmes šūnas ir šūnas, kuras var ieņemt jebkuras citas šūnas vietu. Notiek organisma tādi kā labošanas darbi. Mums ir 3 dienas pēc tam, kad mēs izejam, lēnām atjaunojamies. Un pēc attīrīšanās mēs ejam tā saucamo nutripaku, kur ir visi vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, labās augstskābes. Mēs iedodam ķermenim visu maksimāli un atceraties, ja mēs iedosim ķermenim visu, kas tas ir nepieciešams, mūsu jaunās šūnas veidosies veselas. Jo tas ir tāpat kā mums. Ja mums iedod dēļus, mēs uzcelsim šķūnīti, bet ja mums iedod jau kvalitatīvus materiālus, mēs uztaisīsim skaistu māju. Un tieši tas pats ir ar mūsu organismu. Jo mēs tiešām labāk par to rūpēsimies, iedosim patiesos vajadzīgos materiālus, jo arī daudz labāk organisms spēs atjaunoties. Un, tas, ko cilvēki ievēro pēc šīs dziļā zarnu trakta attīrīšanas, ejot jau atjaunošanos, ka ļoti mainās vispār acu skatiens, acu mirdzums, dzīves prieks. Sievietes ievēro to, ka ādas stāvoklis ļoti uzlabojās, var celulīts pazūst, āda pilnīgi starojošāk paliek, nostieptāk. Ja? Tā kā tas viss ir pateicoties šai autofāgijai, aknu attīrīšanai, viss šim procesam, kas notiek. Jo patiesībā nevis pats svarīgākais ir tas, ka mēs izvedam bioplēvi, bet svarīgākais ir tas, ka attīrīšanās laikā ļoti spēcīgi no šūnām tiek vilkti toksīni ārā, un to var pilnīgi just, tad, kad dzer ūdeni, prasās izdzert vairāk nekā parasti ikdienā cirēs, pat tie ir 3 un 4 litri, ko mēs attīrīšanās laikā izdzeram, jo vienkārši tas ūdens aiziet uz šūnām, un šie māli, viņi tā kā sorbens atkal viņu sasorbē, un visu laiku gribās dzert, ļoti gribās dzert, un tādā veidā notiek šī attīrīšanās. Ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet man par šo programmu, un atgādinu vēlreiz, ar šo programmu nekādā gadījumā neiesaku nevienam sākt, un attīrīšanās laikā, par cik jums katram ir uzdevums, rakstīt man reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās, kā jūs jūtaties, jo ir gadījumi, kad nedrīkst iet šo programmu, un to es varu redzēt pēc jūsu pašsajūtas. Ja kā jūs jūtaties, ja pašsajūta nav laba, tad aknas nav gatavas tik dziļai programmai. Bet, ja viss ir kārtībā, tad var iet arī šo attīrīšanos.